Viņi neviļ, tad apmēram pirms 20 gadiem, Jāni. Jaunatni klausījās nevis UFO, bet gan plates, ko bija ierakstījusi Larisa Mondrus. Un pēc tam šīs plates izņēma no apgrozības, jo 73. gadā viņas vīrs Egils Švarts emigrēja uz rietumiem. Kopā ar viņu un sāk strādāt brīvajā Eiropā, bet laikraksts Izvestie rakstīja, ka Mondrus esot nogrimusi Vācijas purvā. Šitās čapiņas ir ļoti skaists. Tas ir, mums ir tagad jauna moda vispār tāds tenis, tāds ne turnšūri, bet tāds skaistāk, modernākā ar akmeņiem un tāda romantiska. Es dziedoju šādā savā veiklīņā. Cilvēki nāk iekšā un es to nemaz nemanu. Es saku, vai, jums ir tik skaisti balss. Viņš māk ir dziedāt. Vai jūs to nemēģinājāt nekād? Nav gadījies, ja? Nav gadījies. Atminos es bērnībā, biju sapņu valstībā. Katru dienu redzēju, ko visu paveikšu. Vēlāk ļaudis teica man, sapņu dziesma greizi skan. Sapņu lukturs nodzisis, bet zinu, tās nav viss. Tik daudz vēl sapņu manī mīt, nekas tos projām neaiztīs. Es nevēlos to samīt un piekāpties. Tik daudz vēl sapņu manī mīt, es gribu tos tev parādīt un vēlreiz dzīvē pārbaudīt ar tevi vien. Kā tajā 73. gadā jūs ieradāties šeit un kas ir jums tālāk notika? Es arī nebiju nemaz tā pirmā, tā noteikti tā persona, kur noteikti gribēja braukt prom, bet tas bija vairāk mans vīrs, Egils. Un tad, kad viņš man klusībā kādreiz kādā telpā pateica, vai mēs neriskētu arī darīt to pašu, ko daži cilvēki, tad es ilgi nedomāju par to, un es biju diezgan ātri, bija ar mieru braukt. Mēs sadūrāmies ar ļoti daudzām netaisnībām tieši mūsu muzikas dzīvē. Mēs sadūrāmies ar ļoti daudzām pārestībām. Mēs vienmēr atradām cilvēkus, kas mums kaitēja, kas mūs bremzēja. Mēs jutāmies ļoti talantīgi un ļoti spējīgi. Mums bija ļoti daudz sajūsminātas publikas koncertos, un mums bija arī ļoti daudz draugu inteliģents saprindās televīzijā, skaņu plašu firmā, radiofonā, un mēs zinājām, ka mums tiek nodarīts pāri. Un tas bija viens moments, ko mēs saistījām ar to sistēmu, un mēs uzskatījām, ka jāpagriež muguru tai sistēmai. Ja jūs gribiet zināt, kā es sāku šeit dziedāt Vācijā, bija ļoti viegli. Man vajadzēja visur, kur es gāju. Es nemācēju runāt vāciski, bet es mācēju dziedāt. Un Egils sēdēja pie klavieriem, viņš man spēlēja kādu gabalu, un es taisīju mutu vaļā un dziedāju cilvēkiem priekšā. Un tad drīz vien es dabūju arī vienu Vertrag līgumu, jā. Un ar firmu Polydor, un man arī dabūju pirmo naudiņu. Uz to naudiņu es mācīju pat arī tādu lietot mašīnu, Mercedes nopirkt. Un bija jauki vispār. Toreiz man bija 29 gadi, un daži cilvēki domāja pat šeit, ka es esmu diezgan veca jau priekš dziedāšanas. Jede nette Lette hätte gerne eine nette Lettin zur Frau. Das weiß in Lettland jede Lettin genau. Ein hübsches Lied, und ich wollte ich gerade jetzt auf Deutsch sprechen. Es domāju, ka Rīgā daudz cilvēku pazīst to dziesmību. Tad, kad mēs iesākām ar pirmo Rīgas estrādes sekstetu, Rīgas radiofonā, tad mēs sākām absolūti uz līdzenas vietas. Vieglā muzika toreiz pastāvēja tikai restorānos un deju zālēs. Un mēs ar Raimondu Paulu, ar Gunāru Kušķi, bijām toreiz pirmie,
kas nodibināja tādu mazu ansamblu, ar ko mēs ieskaņojām šo muziku skaņu lentēs, ko pārraidīja pēc tam radiofonā, un tas moments, ka viņi tika ieskaņot, darīja mūs ļoti, ļoti atbildīgus, un mēs ļoti rūpīgi piestrādājām pie šiem ieskaņojumiem, pie tā, kā tā muzika tika izpildīta. Un tur arī sākās pašā sākumā profesionālisms. Es domāju, ka es esmu bijis klāt pie latviešu vieglās muzikas, pie profesionālās muzikas šūpuļa. Larisu katrā ziņā, tikko viņi sāk šeit dziedāt ar pirmo skaņplati, mēģināja iebīdīt arī krievu folkloras, popizētas folkloras. Tas ir, lai būtu eksotika, tāpat kā matrjoškas, ja, un balalaika. Apmēram tā, ar drusciņu tā pēc tiem laikiem samērā modernu tādu pavadījumu. Einmal noch durch die Luft fliegen, wie im Mai und im Sturm wiegen, nur wir zwei, du mein, ich dein, und freut uns der Teufel, er folgt uns nicht mehr ein. La 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 Kas bija jūs tas pamatakmens, kas jūs turēja virs ūdens un nevis nogremdēja, esot šeit rietumos un uzsākot dzīvi šeit rietumos? Tā bija mūsu audzināšana, ko mēs bijām saņēmuši Latvijā pirmajos pēckara gados, vēl 50. gados. Un no šīs perspektīvas raugoties, man jāsaka, ka visi mani skolotāji, kā pamatskolā, tā arī vidusskolā, tā arī konservatorijā, ir faktiski bijuši Latvijas brīvvalsts cilvēki. Viņi toreiz vēl bija jauni. Un viss tas gars, kas toreiz valdīja, tas bija vēl tas pats, kā to sauc vienkārši tautā ulmeņlaiku, turpinājums. Un tā bija šīs rietumu kultūras, rietumu sadzīves, pats par sevi pārliecinātības tas fakts, kas mums šeit dzīvi un pirmos soļus ļoti atviegloja, jo mums nebija nekas svešs. Un man arī svešā zemē pie manas mājas aug arī rozes, bet nav vēl izplaukušas. Un par to, ka man arī manā vecumā arī nesevišķi liels un izaudzis puisis vēl ir, par ko man arī jārūpējās. Nevis roze, bet, teiksim, tāds pamatīgs kaktus savam, jā. Jā. Kas tev ir no mammas? No mammas? Kas man ir no mammas? Nu, es vispār nezinu. Es domāju, nekas. Jau nekas nav. Un balss arī nav no mammas. Nu, jā, gan. Nu, man balss varbūt ir gan no mammas. Davajā, 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 Mariņā. Meitene, 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 mūžiņu. Aizmirsā, 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 iedot vien. Meitene, meitene, meitene,
laimīti. Kā jūs sagaidīsiet Jāņus? 50. gadu beigās, un tā, kad es mācījos vēl skolā, tad kaut kā mēs svinējām, un tad gājām visu uz pludmali un skrējām tur, un tur bija arī dedzināti. Jā, tieši ugunskuri, un man sit arī ar pa kājām vispār puiši, un es skrēju no dzintariem līdz melužiem visu vakaru ar kājām, ar manām draudzenēm, un vispār ļoti jaukas atmiņas. Bet tas bija sen, tik sen ir tas stāsts, jā. Kāpēc jūs visus šos laikus neesat atbraukuši uz Latviju? Mums nemaz nebija iespējams saņemt vīzu uz Latviju. Un tagad varbūt būtu mums arī iespēja saņemt vīzu, bet es domāju personīgi, tagad es vēl drusciņu pagaidīšu, kamēr es varēšu saņemt vīzu no Latvijas Republikas konsulāta, vienalga kurā zemē. Tad es braukšu. Jūs arī braucat? Noteikti. Ar koncertiem, ar apaviem vai tāpā? Ar apaviem un ar koncertiem. Nāk rudens apgleznot Latviju, bet nepūlies, necenties tā. Mums viņa ir viskaistākā, tik un tā. Mazliet par lielu, lai sasildot, savu lakatu dotu. Par lielu, lai paņemtu klipi un apviļotu. Mazliet par mazu, lai palaistu vienu pasaules plašajos ceļos. Par mazu, lai laistu vienu, es līdzi ceļos. Nāk rudens